Čau. Es kaut kā nolēmu uzspēlēt ar mani 2DZ. Man nebija diži nekāda iebildama arī tu ierakstīji. Man progresāja šī te bāze. Vai angliski tu sauc par base. Šobrīd es kolekcionēju koku, lai uztasītu sev crafting table, tipu darbnīcu. Un arī daļai man šie divi koki šis, un tas aiz manis traucē man tikt augšā uz bāzes vispār torņa. Es pagaidām viņu tā kā dzīvēju, viņam nostatiek augšā, un līdz es arī dabūju koku. Pagaidām rokās ir šis te cirvis. Nu, tehniski es ar viņu šauju pa koku, bet patiesībā es vienkārši spēšu nostāju, ka tur zemē stāvkociņš. Tā kā tur cirkļienes parādās, un pēc dzīves es viņam āķi. Tad tālumā paskatās, tur ir tāds tornis. Tā ir misija, kur es plānoju izpildīt. Tur var dabūt pietiekami daudz priekšmetus un naudu. Un nauda ir diezgan svarīga šeit. Bez naudas praktiski neko nevar diži arī dabūt. Iedu viņu atrod pa visu kārtu. Es visu nevākšu, man viņam visu nevajag. Šīdais jau ir pietiekami daudz. Ietrūkst var jebkurā brīdī nākt apakaļ. Aptuveni, paskaties, tur ir kaut kādi gandrīz 100 metri. Tur vēl nezinu atpūst ir. Ne? Pirmajā personā arī var iet un redzēt savu cielikumā. Bet nu, tur būtu kādi 100 metri, vai ne? Un bieži cilvēki domā par Arma 2DZ, kā mapa ir tā visa karta ir diezgan maziņa. Bet, nu, ja es izēju visu šeit, viss, kas ir balts, ir visa mapa šī, kurā tu vari ceļot pāri. Un, ja es iezumojos pavisam klāt, šis viens mazais kvadrāts būtu 100 metri. 100 reiz 100 metri. Un paskaties, cik daudz to kubiņu te ir. Es varu paiet ļoti tālu pa šiem maziem kubiņiem. Ja es mazliet vēl vairāk izēju ārā, tad man šķiet, ja es nemaldos, viens šis kvadrāts 1000 metri reiz 1000 metri. Un to kvadrātu pa visu mapu ir ļoti daudz. Tas ir liela mapa, ne? Man liekas, šeit arī tā misija ir Bandis Gem Tower. Esmu viņu iezīmējis, bet man devu HDR savu vārdu. Pagaidām pa dienu nav daudz cilvēku, vairākums ir panākt. Serveris nav no latviešiem, bet tur ir angļu. Priekš vajag uztasīt to crafting table. No, ne crafting, bet darbnīcu. Koks ir atskaņam nāk. Lumber. Kraftošanai ir diezgan ilgs process. Tas ir atkarīgs no tā, ko tu taisi. Pagaidām pamatā vajag darbnīcu uztasītos, uztasīt pēc tam durvis, lai aizvērt šitās ciet. Kas no manis pa kreisi. Šeit es zinu, man vajag 2 lumber un 3 lumber un 2 pustē. Nepietiks viens. Labi, paņemšu vēl vienu. Pēdējo. Labi.
craft, bļaļ, plywood man vajag. No plywood var uztaisīt pēc tam to darbnīcu. Skatīties, vai izdodas. Nevajag vēl vienu plywood, man pietiek ar vienu. O. Tad es saprotu, man vajag tikai divus. Lumber. Cik man vajag no lumber? Vienu plywood un divas lumber. Plywood iegūsi diviem lumber. Es dabūju visu, ko man vajag. Jā, ka man safe up saka ietraukt vietas. Jā, 100. Šeit ko viņas labās. Protams, ka nebūs viegli. Labi. Noliekam šito te. Bum. Tagad izvilksim ārā 4 cinderbloku. Vienu mortāru un man bija garāģa durvē. Tam vajag 4 šos. Vienu to un vienu to. Bum. Nē, 3 tikai cinderblokus. Vienu pa daudz paņem. Ja tas. Ir tāda feature, ka ir snap buildings, kas man palīdz būvēt. Praktiski manā vietā ievieto viņu šādi. Diezgan noderīgi. Es domāju, ka man vajag, jā, bit vektors šķiet, ka es varu palikt uz priekšu, uz atpakaļ un tad šitā. Defaultajā armā šitāds nav, bet, nu, šeit ir. Piesistiem pie sienas. Nē, ej pie sienas, mans draugs. O, nu, daudz maz labāk ir. Es būtu video kucību mašu, ko viņš pielīt. To vai redzēju. O, kaut kā, nē. O, skaisti dabūja. Es ka mēs varam dabūt uz zemi arī. Labi, būs labi šitā arī. Jā, tas būs vēl viena dušas, lai es bīdītu otru cauri. Jā, man nav atslēgas uz šito mašīnu, es viņas pazaudēju. Bet, nu, ja jūs spēlēt Dezi, jums būs tāda laba pamācība, kā tikt iekšā gear mašīnās, kuras aizslēgtas. Tieši varētu vaļā šādi. Tu uzspieži šādi un tu uzreiz skatīties no mašīnas. Un bum, atverās. Es izņemšu arī bonusu priekš, man tas tos, ka man varbūt vēlāk vajadzēs no šajienas. Man noteikti vajadzēs šīs divas kastes. Taisīšu vienu šitā automātus uz sava torņa galva. Pēc tam. Bet tas būs tikai pēc tam. Manas durvis. Pēc tam vajadzēs 3 stun trap kits un 3 metal poles, lai uzliktu pašas durvis. Pagaidām es tikai taisu rāmi. Šitā man vajag. Nē, vajag uz otru pusi bankreit. O. Snap off. Skaisti.
nepatīk tas caurums, kas tur augšā ir. Nu, es neraudāšu par to. Vienkārši uzlikšu un aizvēršu ciet ar jumtu no metāla paneles. Tur ir metāla pols. Metāla pols, kur pazuda. Varam pazaudēju. Jā, šitie mašīnā stāv. Jā, nāk tik iekšā. Lai man iekšā pie manām mantām. O. Tā metāla pols man ir 1, 2, 3, 4, 5 un 6. Ņemšu ārā vēl bišķiņ vairāk nekā vajag patiesībā man. Cik es super, man neko citu tīži nevajadzēs. Jā, labi, paņemšu vēl bišķiņ šitos klāt bonusā. Labi. Sēkluciņus arī paņemšu katrā gadījumā. Ēdamais, ceramais noderēs un bišķiņ paliek maz. Labi. Ejam pie manām durvīm. Šitā. Upgrade. Un bum, durvis ir iekšā. Šādi. Tagad es otrā pusē uzliku. Bum. Tagad perfektas durvis, ļoti lielas. Nu, atvērt viņas var tā tikpat viegli kā aizvērt. Vienkārši uzspiežam video pogu un lūdzu. Vaļā. Tikpat viegli arī aizvērt. Labi. Es domāju, ka šobrīd es tikai izdarīšu pamatus. Tas tikai ielikt par daudz. Tagad manu stroķi. Toolbelt. Tur iekšā metam. Šitā. Tur es noliku to visu. O. Tagad pārvaldījām stroķi. Laikam huinis, ko nevajag. Bļaļ, neievēroju, ka viss ir pilns. Nahu. Labi. Šiet ārā vēlāk atrast tās kuņas, pirms nobira. Pagaidām man iet augšā. Lietiet šito te potpolu maintain area. Es negribu man visu šitos te kuņas nozog nostīt. Augšā bišķiņ vairāk. Jā, nes pēc vietaka. Leķi. Vo, mēs ejam augšā. Tīk, un augšā.
konteinerī, paldies. Vai pārējais pie 6 buildings, pārtas maintainoju. Tik pēc 7 dienām jāuztais, cilvēki man noņems no stiem. Bija augšā. Cik daudz man vēl tiek kaut kas palicis? Negries, tas vēl jāieliek iekšā. 600 metru no tās vietas. Ir labi. Tā ir no augšanos šitā. Šitā. Pakaļ rokā. Ar vādiem katrā gadījumā. Viņam ir render distance 1500 metrus. Es neko neredzu. Pak, man vajag zemāk tikt. Izmetosim apakšstāvu, ja es viņu varu lietot. Tāpēc es arī uz to jūtu tāda. Viņš tagad reizēm misijas pārāk tuvu un nevar noiet pārāk zemu. O! Kā izskatās tagad? Daudz labāk. Vienkārši šis ir viens no stiprākajiem ieročiem, un viņš ir TVS ķipā Thermal Vision System. Tas nozīmē, es redzu visu tā kā tikai cilvēks spilgtākā gaismā. Vajadzētu saprast, ne? Labi. Es nezinu, cik tālu tas ir, tāpēc man ir rangefinderi. Kādi ir daži metri. Cik ir 560. Man nepatīk viņš, tāpēc es no viņa tikšu pa priekšu galvā. Nepatīk. Teikt pārāk tuvu. Nomirs vienreiz vai nē? Lo. Okay. Nekustās. Wow! Neiem malā. Fu, bļiķi. Maitas. Kurš man tāds centās nobotēt? Es jau noteikti liku daudz punktu uz to mašīnu. Kur ir tā mašīna? Nē, kur viņa ir? Tālu. 700 metru, ja ne vairāk. Ieliekam uz 700. Nā. Pietik šaut pa mani. Es nošāvu viņam to gunneru. Viņa loks aizgājies sienas. Liekam atpakaļ uz 700 un šaujam tos čārus, kas tur lejā. Wow! Man nepatīk, ja mani redz. Es nezinu, cik tas tālu ir. Apiju, nē. Apstājies. Paldies. Apiju, jāpavada. Par kur tā mašīna ir? Vo. Cik tālu tagad viņa ir? O, perfekti, 700. Vēl skaisti, es viņam nošāvu to tur, ķipā, gunneru. Viņa man neko vairs nevar izdarīt, skaisti. Tikai nošāvu šitos čorus. Te ir viens M2 gunners. Cik tālu tu mums esi? Pazudi. Labi.
Es skrēju projām reiz galvenā nauda. Uiblīši, cik daudz tur ir. Ups. Tik nekustāties. Bal. Vēl viens pagalam. Netrāpīja. Vēl tas arī pagalam. Kurš tagad man šauj? Bal. Tu man šauj? Au, 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 au. Steidz. Labi. Tas pēc ātrāk jānošauj. Viņš nekusties. Ir. Bļuj. Tas bija viens stiprs ierocis. Tāds kārtīgs. Visticamāk, MK48 Mod 0. Tā mašīna diži nepatīk, bet pohoj. Tikko viņam? Nekusties, mans draugs. Kurš man tā šauja? Tev vodas nepietiek? Zaibal. Man nepatīk, es nezinu, kurš man šauja. Ir garām. Kur vēl kādas dzīves vēl ir? Tur? Nē, viens laikas skrien. Apstājies, jā. Ir. Vēl kāds dzīves? Jā, viens laikas. Nu jau divi. Labi, tie arī pagalam. Skaidrs, man reku apakšā viņš ir. Vairāk par vienu. Ak, skrienamojās. Šitas nav labi. Ja kāds ir pie manas mājas tik tuvu, tas nav nekad labi. Atveram durvis. Labi, iziet no savas mājas. Pakaļ iekšā. Nē, ir ideja. Es varu darīt šādi. Yes, es varu. Davai, jā. Jā, augšā. To dabūšu viņus visus rokā vienā. Ne man ļaus viņu izdarīt.
Čia. Leģi, nevar. Nu labi. Es to noņemšu to potpolu nostī. Bum. Tagad nekas man netraucēs. Atšu. Tagad skrienam atpakaļ lejā, to dabūšu nošaut visus tos lohus. Jā, tas ir viens gļuks, ka tā virsdarība neko darīja. Kur jūs esat? Halo? Блядь. Tas bija tik tuvu manai galvai. Pizģet. Nē, nepatīk man tādas lietas, nepatīk man. Iecelsimies kājās. Kubans sauc, tev viena mašīna braukā. Būtu tā mašīna. Tur vēl viena.
Ei, tu viens ir. Viņš pazuda. Ok. Palienu sev degunu mazot. Au! Bļaļ, kā man nobiedēja nahuj. Fuck. Vismaz daudz damage neuztaisīja, bet tāpatās. Lohs tu esi, bļaļ, kas man iešāva. Sajebal. Es redzēju aptuveni, kur tu esi, bļaļ. Pisā ārā no sava koka. Pisā ārā no koka. Aha! Nāc augšā, jā. O! Au! Bļaļ! Maitas gabals! Nošāva mani. Zajebal! Tagad ķiet apakaļ. Ņēnošā viņi. Es zinu, ka bija 3 vai 4. Vienu redzēju. Tīra huiņa. Tādai reizī dzīve. Nekad nebez zināju, ka tev iešu uzkāpā poģi. Maitas gabals. Vai ātrāk iespām no mani. Ātrāk. Jā, šito. Давай. Sasniedz 7. O. Tikai. Man nekad neapnika tās. Kā viņi tur salūst. Man pirmais ķermenis ir tur. Plīvojam uz to pusi. Šitā vienkārši izdevoja ātrāk lidoja. Ir tāds bugs, ka tu vari spaidīt ķipa P un maina sarakstu. Skaties, vai cilvēks sarakstu un tu ķipa parašūts pabeidzies bišķiņas priekšvairāk un slud ātrumu lielāku. Nekā normāli, kad vienkārši tur ir dubulto vēl.
Pagaidām zināms tas fakts, ka viņi ir tajā kalnā. Mairs gabalu tādu. Bum. Ja nezina to, kad es iespavnojos ar klusinātu ieguļu. Hehehe. Viņi to nezina. Jā, reku ir tornis, kas ied uz augšu. Es uz to bloku stāp ieķeršu un nošaušu, bļeļ. Skatāmies, kur viņi ir. Cenšamies ievērot. Sveiki, mani draudzeļi. Draudzeļi jūs slaptos. Tas džemtovers joprojām ir augšā. Tas nozīmē, ka viņi vēl projām arī te blandās apkārt. Sveiks, krūmiņ. Iesedz mani. Jā, kaut te lūdzu aizvērīt. Shut up. Viņš ir. Kur ir viņš? Atpakaļ skrienam iekšā un izliekamies, ka viņu te nav. Skrienam iekšā, bēd. Teik, durvis jāver no tās puses nākoj. Ciet. Man nav slēdzenes, bet viņi tāpat nevar atvērt tās durvis, viņi nemāv. Nopietni, koki ir apakaļ. Tik. Man cirvis ir tuvā jau.
sievis to vajag. Nē, bet man ievelk kā sievis. Harvest wood. Es nevaru aiziet nocirst viņu. Shit. Ko es vēl izdarīju? Es vienkārši varu ieiet pie koka un uzspiest harvest wood. Tādā? Laikam nē. Kas tas par cirvi? Jebal, cirvim nav ložu. Iezilodžu. Cirvim ložu nav. Cirvim ložu nav. Saprāt, cirvim ložu nav.
Trebalo nama nekā. Sieru ievajag kaut kā tādu. Tur vēl kāds cirvis ir. Yes, man ir. Nice. Šitam cirvim ir lodes. O, šitam ir. Vienu pišķi nocirst to koku nosmahai. Ja nocirst kociņu. Vajag sprītu zemē. Tiek augšā pēc līķa. Tiek zemē pie nākamā. Tā ieaudzis manā zemāka.
Yep. Dan is er mijn pot vol. Par šito video es pagaidām tikai pabeigšu nokt jumtu bāzē. Un, ja kaut kā jums gribēsies vēl vienu video, es varu turpināt un uzmest augšā jumtu, tā platformu uz jumtu tur. Kaut kam šauj tā platforma. Tas neizklausās forši. Tam, kurš dabū ciest. Ko? Čau. Ok. Labi. Ņem šito. Bļaļ, odas izmetās nāku. Tā ir arī ar šito DNR. Skaista eksplozija. Tur jūs esam notiekāt mani draugi. Neredzamā kaut kā. Man citas lietas, ko darīt. Metal floors. Labi. Esam apšā jumtu. Liekas, ka tā augša bišķiņ pārāk liela.
kas jau vēl nezināja, tos paneļus var uzstumt uz augšu ar, turot Alt un Page Up. To it kā jau arī norādīja, ka šī te stūrī apakšā. O, gandrīz ir. Kas tā krīt lejā visu laiku? O, perfekti uzgāja virsmu. Labi, tagad otrs pusi. Šitas tornis būs tas sarežģītākais mēsls. Te būs jāliek šķībi bišķi. Labi, cerams, ar to pietiks. O, tagad vismaz jumts ir man gatavs. FPS ir sasūtīts uz zemes. Nezinu, kāpēc. Bet nu jā. Labi, cik es saprotu, tagad tas ir viss, ko es pagaidām varu izdarīt. Arī viss, ko man vajadzētu izdarīt. Bāze nodrošināta, neviens iekšā netiek. Daudz maz. Jā, man šitā te jāuzmet. Trepes arī jāuzmet. Tāpēc tās divas kastes. Saprotu, kastes iekšā mašīnā. Vodas arī kā mašīnā.
Neko tās divas kastes. Čalis salauza heli. Ripi viņam. Tad es nolikšu šito te huiņu. Kā papildus inventoriju, kur kaut ko iemest. Tā. Tie divi ir. Kas tas ir? Metal floors man ir. Labi, ejam augšā. Ja ņem šito nos, es varu būvēt augšā. Teicu, ka beigšu video ar to jumtu lejā, bet es pārdomāju. Dažiem patiks, kas spēlē Daisy, jūs zināt to, ka tiem te ķipa džemiem, ķipa topaz, viņiem var būvēt. Vai tehniski kraftot kaut ko uztaisīt. Rādīšu tādu vienu foršu stroķi. Labi, uzliekam te trepes augšā. Cik zemos uzliku to huiņu? Nu jā, es nemaz neuzliku viņu vispār. Labi, ka es ievēroju to. Tikai tagad. Labi, tas Gem Towers ir aiztaisīts, es varu ņemšu to nost. Pišam apšā, uzliksim jumtu. Kaut gan pagaidām. Es vienkārši uzlikšu dažus tos huiņus priekš jumtu. Labi, tēpas pietiekami labi būs šeit. Kurš tur ceras augšā ar to heli? Nē, viņš lido projām. Labi. Vajag bišķiņ vēl dažas plāksnes uzlikt, lai pabeigt, un tad varētu uzlikt viesvietos ieročus. Diezgan labi. Man viņas tos ieročus kaut kā centrā bišķiņu vajag dabūt. Tāpēc mēģināšu uzlikt dažas plāksnes, lai dabūt viņus tev. Vēl vienu vai divas plāksnes uz šita jāņēdabu. Ups. Ko? Tieši tā. Šādu vajag nevis uz grīdu. Vispārībā man ir labāk ideja. Es gribēšu uzvēršu augšā. O, dabūju tā bultiņu. Tadam!
Aizvērsim tur šito un vienu un tur vienu. Es uzlikšu tos divus ieročus. Nē. Vēl es kaut kur? Fuck. Kur? Nē! Nešā man! Pizģets! Nē! Nu pisies nosti! Nosti! Tā būs 2 stobās heli. Iekot pakaļā manam M2 gunneram, bļeķi. Tev nāc atpakaļ. Es būšu gatavs tagad priekš tevis. Meseltais helis. Zajebal. Bet paneļi beidzot pielikt pie tā huņas. Labi. Uzmetīšu vēl vienu ieroču šitie pusā. Uzlikšu viņu šitam uz stūra. Mums pietiekami labi nostrakt abas puses. Iestērē visus paneļus. Jā. Es tērēšu tos paneļus, kas man inventorī ir. Aptuveni šeit. Būtu perfekti. Tur.
Varētu nobeigt jumtu šitie vidiem. Tad priekš parādīšu jums šito vekonu. Kas ne? Zeroings arī šitam vešķim ir. Ja uzspiež numma, ķipa 0 uz numpadu, tad tu var dabūt šitā tā. Tu redzi precīzi, kur tu šausi. Un ar plusu un mīnusu tu vari ķipa zoom in un out. Izzūmot un izzūmot. Ar plusu un mīnusu uz numpadu. Ui, dzirdi, cik pašaujies, ne? Hehehehe. Interesanti, vai viņš aizvelk slodzes starī. Vai iezlabāks render distance. FPS tas nodragās, bet pohuj. Man čia aizvilks. Aizvilka. Un ļoti ātri. Iebaķi, iebaķi. Es no šeit trāpu pa to heldu. Iebaķi. Man patīk šitādiem ieročiem strādāt. Nekad neapnīk. Nobaigais klodas viņiem arī ķipa atjaunojās pēc restartiem. Šitien restarts būs drīz pēc 104 minūtēm. Man šķiet, ka es jumtu vienkārši nobeigšu nākamajai, ķipa, kad beigšu video taisīt. Nobeigšu video tagad un uzmetīšu jumtu pats. Pēc viņi gribēsiet vēl kaut kādu reizi, ka es ieraktu Arma 2 tad ierakstīšu. Iemetīšu tie pašā tēmā. Protams, manā kanālā jau šis nebūs pirmais Arma 2 video, man ir vēl. Kaut kādi ķiņķēzini, ko es tur esmu iemetis, lai naudu dabūtu. Neņemiet diži vērā to pārējo. Es vienkārši naudu pelnu no tiem. Savā veidā krāpjos, bet neko darīt. Skaisti iebeldās metāls no būdām. Labākais tas, ka viņi tas lodzes iet caur šitiem metālam. Tas metāls tik te vies. Lode tādam metālam iziet, bļeļ. No betona sienai arī var iziet. No tā te mazās stobras. Es atceros, ka dažiem ieročiem arī caur skopu varēja redzēt cauri, bet no šitam nevar. Jums interesē, kā skan šis ierocis, un reku demonstrācija. Viņi var ļoti labi bērt. Un viņiem ir šitā te punktiņi arī, ar kuriem tu vari noskaidrot attālumu. Šitam nav tas zeroing. Ja nezināja, kas zeroing ir armā, tad tas ir attālums, nu, piemēram, ja tas baltais pleķis būtu, piemēram, 500 metri no manis. Man ar šo ieroci šaujot pa viņu vajadzētu notēmēt ar šitiem punktiņiem, piemēram, nu, es izšāju tagad vienreiz tur. Un aptuveni nolaidās reku šeit. Lode nolaidās tur, bet es mērķēju pa šo. Es izšāju vēlreiz, lode nokrita tur, bet es mērķēju pa vidu viņam. Tāpēc man jāizmanto šis punkts un būtu jāšauj šādi, lai trāpītu centrā. 2 punkti uz leju. Nu, otrais punkts uz leju. Šādi. Un tas katru reizi trāpīšu pa to punktu. Un attālums un tā bija 700 metri. Piemēram, es mēģināšu iešaut viņam.
Diezgan labi padodas. Bet jā, tas bija viens čalis, viņa vārds bija Tešī. Viņš ķipā vilka savu mašīnu. Šādā veidā tā tas vilkšana notiek. Šeit nav tā, ka tu velc ar virvi, tu vienkārši paņem un ķipā pielīmē. Viņa sako sev tāpatās kā statisks items. Bet, nu, tas ir efektīvi. Daisy logic. Kārtējā reize. Bet, nu jā, man 2 punkti būtu šādi. Izšaujumi, protams, jā. Tad man ir tāda opcija arī izzūmoties, bet tad atkal man jānoskaidro attālums, šaujot tā. Attālums bija atkal, ja nemaldos, tie paši 2 punkti. Nē, mazāk. 4. punkts. Daļēji starp 3. un 4. punktu, kad es izzūmojos. Tā apīta pa vidu. Bet, nu jā. Izdevīgāk, ja tu gribi šaut lielos attālumos, tu jāizmanto bez zūmošanas iekšā, bet mērķis ir mazāks tad. Ja redzat, izzūmojas, baltais šitas te ir lielāks, nu tagad nav. Bet tā bija pa centru, tāpēc arī grūtāk. Kuru man izzūmojoties, tā bija pa centru, ir stipri vieglāk. Tāds notiek ar DMR ieroci, kuram zeroings neeksistē. Ir vēl citi ieroči, kuriem arī tāds nav, bet nu, tādu ir maz. Pārsvarā visi ieroči, kas iekļaujas sniperā, klasē, tiem ir zeroings. Tagad pieķeršos, tie ir zeroingi sniperiem. Iedomājieties, ka šitam ierocim ir zeroings. Es viņu būtu uzlicis uz tiem 700 metriem, cik tur ir. Jā, 700 metri. Es ievietoju 700 metrus savā zeroingā. Šitien augšā būtu, te būtu zeroing 700. Es iezūmojos. Es varu kaut zūmoties iekšā vai ārā, bet vienmēr mana lode būs tajās 700 metros iekļautos. Tieši centrā trapīs lodē. Ja tie ir 700 metri, no kuriem es šauju. Bet, ja tie nav 700 metri, piemēram 650, tad man būtu jāizmanto punkts kā uz šo skolpu, jo bieži vien šāds pats skops arī ir citiem sniperiem. Man būtu jāizmanto daži punktiņi uz leju vai uz augšu, atkarībā vai tas mērķis, piemēram, ir 50 metrus, piemēram, nu, 70 metru zeroings ir uzlikts, un mērķis man ir 650, tad man būtu jāiet uz leju punktos. Bet, ja mērķis man ir 750, tad man jāiet uz augšu, ar augšiem punktiem, uz zeroing sniperiem. Bet pārsvarā, ja mērķis ir tieši 700 metrus, tad lode nonāks vienmēr centrā. Kādreiz esmu izzūmojies vai nē. Daļēji zeroing sniperi ir labi priekš tā, ka viņi trāp vienmēr centrā. Bet tad atkal ir čakars noskaidrot, kurā vietā būs, piemēram, tas 720 metrus no mērķa. Tad šāviens nebūs precīzi centrā. Tas ir čakars ar zeroing sniperiem. Bet DMR bieži vien tiek lietots, ja viņš ir ļoti precīzs un ar viņu var bērt. Un lodes viņam ir diezgan stipras. Pārsvarā daudzos serveros viņš ir ļoti viegli atrodams. Tas ir ļoti bieži lietots snipers un tāpēc man viņš ir. Tiek liet, drop down, jāuztaisa. Vo. Tiek lejā. Bet no tā ir paskaidroju dažas lietas šitie video un mazliet arī paspēlēju, dabūju mazu akšanu. Nezinu, cik ilgi es viņu ierakstu, bet nu, neko darīt. Man labs internets, es uploadošu diezgan ātri. Pats esmu vienīgs, ka es viņu diezgan ilgi ievalku pat pēc sevis. Noiešu lejā. Un turpat es arī, ka noiešu lejā pārstāšu video taisēt. Vajadzēja izšaut, lai nav vienkārši tās divas bezjēdzīgās lodes. Bet, nu jā, šīs ir video beigas. Cerams, ka daži izbaudīja, daži varbūt ne. Pārsvarā visi jau spēlēja to CSGO. Neviens nav diži pieredzes pie
šādas spēles, kur viss ir tik ļoti izteikts. Un stiprāku datoru vajag priekš šo ļoti stiprāku. Man CSGO parasti 200 FPS un vairāk. Bet šī spēle man ir knapi 20. Vismaz šī serverī. Dažos man ir vairāk. Bet, nu, protams, jau DayZ ir pārsvarā atkarīgs no procesora. Nevis videokartes. Videokarte ļoti maz dara, ko procesors gan reiz visu. Jums interesējies, mani video settingi ir šādi. Hi, 1360 ar kaut ko. Pārsvarā viss ir bez HD tekstūras, protams. Terrain details, normal, blablabla. Un visibility praktiski neko nedara. Es varu kaut uzlikt uz 1000, bet man FPS neies ne augstāk, ne zemāk. Viņš neko nedara. Pārsvarā to dara the render distance, view distance, ko šeit uzstāda. Man pagaidām ir uzlikts tā, ka es redzu tikai 1000 metru attālumā. Es jau, protams, uzlikt arī 5000 metru attālumā, bet es tur nekad neko nenošaušu. Rekords, kur kāds ir nošāvis šī serverī, ir kaut kādi 3000 metri kaut ko. Un tas pats bija uz nekustīgu mērķi. Jā. Jums interesē vienkārši ierakstāt searchā Elite SLK DayZ Launcheru. Servera nosaukums. Ja reiz gribat atrast šo serveri, spēlēt ar mani. Un tā video beigas ir šādas. Mums man arī gāzes maskos ceļš. Iekš šito gili sūt.